mums ir par cilvēku papilomas vīrusu vakcīnu pieaugušajiem, kādēļ būtu jāpalielina vecuma grupa, kur būtu jāiekļauj valsts apmaksāto vakcinācijā. Un ar mani kopā klātienē būs infektoloģa doktora Inga Ažiņa. Labdien! Un attālināti mums pieslēgsies jau iepriekš sarunā piedalījās ginekoloģa profesora Jana Žodžika. Sveicināti vēlreiz! Labdien vēlreiz! Mēs jau diezgan daudz runājām par vakcināciju gan vakar, gan arī šodien, bet atkārtošana zināšana māte. Un, tad varbūt sāksim no tādiem pašiem pamatiem, kas tad ir tās vecuma grupas, kurām šobrīd ir apmaksāta vakcinācija. Profesor Žodžika. Jā, paldies par iespēju piedalīties šajā informatīvajā pasākumā. Pirms es atbildu jautājumu par vakcinācijas grupām, kurām vakcīnu apmaksā valsts, es vēlos pastāstīt, ka dažādu slimību profilaksi var iedalīt primārā, sekundārā un terciārā. Un primārā ir tā, kas pasargā no šīs slimības rašanās, kas ir visefektīvākā, sekundārā, kas palīdz atklāt slimību pirmsvēža stāvoklī, kā arī agrīnās stadijās, ja runājam par ļaundabīgu slimību. Un bez šābām primārā profilaksi ir visefektīvākā. Tas ir iemesls, kāpēc šajās divās dienās mēs ļoti daudz tieši akcentējam un vēršam uzmanību sabiedrību tieši jautājumam par vakcināciju. Vakcinējoties, mēs varam pasargāt vīriešus, sievietes no slimības rašanās, un tas ir būtiski. Un ir reti, kura ļaundabīga slimība, kuru var novērst tik efektīvi ar profilakses pasākumiem. Visefektīvāk ir vakcinācija veikt pret cilvēku papilomas vīrusu, kas ir dzemdes kakla vēža un arī citu ļaundabīgu slimību, piemēram, ārējo dzimumu orgānu, dzimumu locekļu maksts, mutes rīkles, ļoti tādas ļaundabīga audzēja izraisītājs. Tad visefektīvāk mēs varam novērst šo audzēju veidošanos. Un vakcinācija pret šo vīrusu visefektīvāk ir sākt periodā, kad dzimumdzīve vēl nav sākta, vecumā, kad organisma imūnā reakcija uz vakcīnas ievadi ir vislabākā. Un zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka to vislabāk ir darīt periodā no 12 gadiem līdz 18 gadiem. Ar aprēķinu, ka šī vakcīna būtu jāsaņem tiem jauniešiem, kam dzimumdzīve vēl nav uzsākta. Gan Eiropā, gan arī pie mums dzimumdzīve vidēji uzsāk 16 gadu vecumā, un, ja es saku vidēji, tas ir jāsaprot, ka ļoti liela daļa uzsāk pēc 16 gadiem, bet tikpat liela daļa arī līdz 16 gadiem. Un mūsu jaunā paudze pieaug un nobriest ātrāk nekā mums tas šķiet. Mums šķiet, ka viņi ir bērni, bet patiesībā tie veidojas jau par nobriedušiem cilvēkiem šajā periodā, rodas interese par otru dzimumu, un tas ir fizioloģiski un normāli, un rodas arī attiecības. Tāpēc ir svarīgi tātad šo periodu izmantot, un bez tam, kā jau es minēju, ir laba reakcija pret vakcīnas ievadi. Un Latvijā, kā daudzās citās valstīs, šo vakcināciju sedz valsts. Tātad gan puišiem, gan meitenēm vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Paldies, profesor Žodžika. Mums tieši ir ienācis skatītāju jautājums, no cik gadiem vakcinē zēnus, bet jūs jau tātad atbildējāt, tie ir 12 gadi. Gan zēnus, gan meitenes var sākt vakcinēt no 12 gadiem, vai pareizi jūs sapratu? Taisnība, gan zēnus, gan meitenes no 12 gadiem, un šo vakcināciju mūsu valstī veids ģimenes ārsti.
Daudzās valstīs, un dažus gadus atpakaļ arī Latvijā, to veic skolās, bet tagad Latvijā to veic ģimenes ārsti. Un es zinu, ka ir daudz ģimenes ārsti, kas aktīvi atgādina vecākiem, ka ir jāvakcinē bērni. Un šeit es arī gribu izmantot izdevību un pateikt paldies savai ģimenes ārsta māsiņai, kur man ierodoties uz apskati profilaktisko teica, doktor, vai jūs gadījumā negribat arī savu dēlu vakcinēt, jo viņam taču ir 12 gadi. Un, lai cik paradoksāli nebūtu, neraugoties uz to, ka pēdējos 10 gadus es tikai par šo esmu informējusi sabiedrību, es kaut kā biju aizmirsusi, ka jau ir pagājis pusgads, kopš manam dēlam ir 12 gadi. Un jauki, ka viņi atgādināja, un es arī vakcinēju savu vecāko dēlu. Tāpēc bet es arī gribu aicināt arī citus ģimenes ārstus, prakšu māsiņas ārstus arī izmantot to izdevību un uzrunāt gan vecākus, gan arī pašus jauniešus un atgādināt par šīs profilaktiskās vakcinācijas nepieciešamību. Es varu tikai pievienoties šim aicinājumam, jo es arī vienmēr ļoti priecājos, kad mūsu ģimenes ārsti piezvana man un atgādina, ka vajadzētu bērniem analīzes uztaisīt un vēl kaut ko izdarīt. Jo dzīve ir dzīve, ļoti, ļoti steidzīga un tiešām bieži gadās kaut ko piemirst. Vēl viens jautājums no mūsu skatītājiem bija tāds, vai māmiņa, kuru baro ar krūti, var vakcinēties? Dr. Āžiņa, ko jūs uz šo atbildētu? Varbūt arī mēs to periodu varam izlaist, jā, tā kā aktīvu skatoties. Es domāju, ka tas individuāls lēmums būtu katram mamiņai pajautāt savam ģimenes arstam un varbūt arī ginekologam. Tā skaita varbūt arī profesora varētu kaut kā piebilst man par šo jautājumu. Profesor Žožika, ko jūs uz to atbildētu? Jā, vakcīnas instrukcijā ir rakstīts, ka mēs nerekomendējam krūts barošanas laikā, tāpēc mēs pagaidām, kamēr krūts barošana tiek veikta. Paldies par atbildi. Kā jau jūs minējāt, tad vakcinācija mūsu valstī ir apmaksāta gan zēniem, gan meitenēm līdz 18 gadu vecumam. Tomēr šobrīd ārsta biedrība strādā pie tā, lai šis vecums tiktu palielināts. Varbūt pakomentējiet, kāpēc šāds solis un šāda vēlme palielināt vecuma grupu. Tāpēc, ka arī es domāju, ka tas ir pareizs lēmums, jā, jo vakcīna nav, piemēram, nav tik lēta, lai arī varbūt arī uzrunātu cenas pozīcija mūsu sabiedrību tā jau, kura varbūt vakcinācijas neīpaši tic, jā, par ko paldies par paceltu tēmu, un ka par 2 dienas griezumā mēs runājam par to. Un, protams, arī tas viss balstās uz pētījumiem, pierādījumiem, jā, tā kā ka tas ir nepieciešams to darīt un to grupu paplašināt. Gan 20 gadniekiem, gan 35 gadi, principā visu aktīvu savu dzīves posmu. Protams, man jebkurš pētnieks pateiks, ka vislabākā atbilde tas ir no 12 līdz 18 gadiem, bet te pētījumi turpinās un arī ir jau pierādījumi, kā arī principā izveidojas imunitāte priekš arī šī papiloma vīrusa arī vēlāk. Un tāpēc mēs aktualizējam šo tēmu ļoti, kā vecuma grupam jāpalielinās. Un par kādu vecumu grupu mēs runājam, dr. Žožika? Jā, jau 2018. gadā tika publicēta tāds plaša saucamā meta-analīze. Tas ir apkopot daudz pētījumu dati, kas pierādīja, ka vakcinējot cilvēkus, sievietes līdz 25 gadiem, arī statistiski ticami vakcinēto grupā samazinās augsta riska dzemdes kakla pirmsvēža izmaiņas. Un tas ir balstīts uz pētījumiem. Vecākā vecuma grupā tādu lielu pētījumu pierādījumu nav, un tā ir ļoti dažāda. Šeit katrā situācijā tas ieguvums ir jāizvērtē individuāli. Tomēr jāsaka, ka un kāpēc tas tā ir? Jo vakcīna nav efektīva pret esošo vīrusu. Ja cilvēkam ir 16. cilvēku papilomas vīruss un tiek veikta vakcīna, kas ir efektīva pret šo vīrusu, tā
vīrusu neārstēs, bet tā pasargās no jaunas infekcijas ar vakcīnā citiem iekļautiem tipiem, jeb arī, ja sievietes imūnā sistēma no šī vīrusa 16. tipa atbrīvosies, tas iespējams var pasargāt no atkārtotas inficēšanas tālākā dzīves laikā. Šobrīd jau ir zināmi arī pētījuma dati no Zviedrijas, kur vakcinējot pusauģu meitenes šajā grupā dzemdes kakla vēzi nesastopa. Tad mēs redzam, ka šī vakcīna patiešām darbojās. Zinot, ka vidēji dzimumdzīves meitenes uzsāk 16 gados un vidēji jāpaiet 10-15 gadiem, lai rastos dzemdes kakla vēzis, domājams, ka Latvijā mēs varētu redzēt šo efektu kaut kur tuvāko 5 gadu laikā un vēlāk, varbūt arī vairāk, ja vien pietiekoši gan vīriešu, gan arī sieviešu vakcinācija tiks realizēta pusauģu vecumā un līdz 25 gadiem. Bet ir skaidrs, ka ir īpašas grupas, kurām ir ļoti svarīgi veikt vakcināciju jebkurā vecumā, tātad pēc 9 gadu vecuma, un tie ir iedzīvotāji, kam ir tā saucamās imūnās sistēmas problēmas. Un šeit varbūt es gribētu dot vārdu doktorei Ažiņai, lai viņa iezīmē, kas tad ir šie cilvēki, kam jebkurā vecumā vakcinācija ir svarīga. Jā, paldies. Tiešām tas arī balstīts uz pētījumu rezultātiem. Ja mums ir arī liela ļoti grupa HIV populācija, sievietes, kas dzīvo ar HIV infekciju, un viņam jau pierādīti, ka viņam 6 reizes augstāk riski nekā parastas populācijas cilvēki sievietēm. Līdz ar to šeit tiešām jāliek liela uzmanību. Ja, kā mēs zinām, HIV infekcija arī ļoti izplatīta Latvijas teritorijā. Līdz ar to gribas liekt arī uzmanību, pievērst par tādu problēmu, ka sievietes, protams, viņi inficējas vēlāk. Varbūt arī vēsturiski mēs sapratam, ka tas bija vīriešu infekcija HIV, bet pašlaik 10 gadu pēdējo griezumā mēs redzam, ka tā populācijas procentuāli sieviešu dzimums un vīriešu dzimums principā puse uz pusi vai tuvojas pusei 50%. Ko tas nozīmē? Sieviete tas ir, kas rāda pēcnācējus, ja? Un arī HIV pozitīvai sieviete ir arī tāds prieks, ka viņa var rādīt pēcnācējus. Tāpēc mums ļoti svarīgi katras sievietes veselība. Mums statistiski dati liecina, ka tas nav tā kā 1 vai 2 vai 3, tas ir simtiem. Jā, precīzi dati mums ir SPKC mājaslapa, kur var atrast šī, bet tas ir tiešām nopietna problēma. Un šeit ārkārtīgi svarīgi palielināt to vecumu, lai vakcinētu arī un bezmaksas vakcināciju veiktu. Tas ir. Paldies. Tādā ideālā pasaulē, ja mēs dzīvotu tādā ideālā pasaulē, kur valsts apmaksātu vakcināciju, tad kas būtu tās vecuma grupas un līdz kādam vecumam vispār speciālisti iesaka vakcinēties pret cilvēku papilomas vīrusu? Dr. Žoģika. Laikam jau ideālas pasaules nav, un vienmēr ir šis līdzsvars starp ieguvumiem potenciāliem un arī izmaksām. Un, protams, ir jāsaprot, ka veselības sistēmai nav jāstrādā tikai vienā virzienā. Mums ir ļoti daudz problēmas, kam ir vajadzīgs finansējums, un nepieskaršos tām. Tāpēc ties lēmums, ko vajadzētu apmaksāt valstī, protams, jābalstās uz pierādījumiem un arī šiem ekonomiskiem aprēķiniem. Ideāli būtu, ja šobrīd Latvijā vakcinācija tiktu apmaksāta sievietēm un vīriešiem līdz 25 gadiem. Sākot no 9 gadiem, jebkurā vecumā cilvēki, kas dzīvo ar HIV, jo šeit gribu akcentēt, ka sievietēm, kam ir HIV infekcija, dzemdes kakla vēzis ir varbūt viens no nāves iemesliem, bet arī vīriešiem šī anālās apvidus vēzis arī var būt par iemeslu viņu nāvei. Tātad bez HIV inficētiem tie būtu cilvēki, kam ir bijusi orgānu transplantācija, kas saņem medikamentus, kas nomāca imunitāti, piemēram, metotreksātu un daudzus citus.
Tāpat laikā es teiktu, ka nevajadzētu ierobežot jebkura cita vecuma un veselības stāvokļa iedzīvotājus. Un kopumā es teiktu, ka katram būtu tiesības saņemt šo vakcīnu, ja cilvēks izrādītu vēlēšanos. Jo vakcīna tātad pasargā no inficēšanās ar jaunu vīrusu, un tas var būt ieguldījums nākotnē, lai nesaslimtu ar dzemdes kakla vēzi arī lielākās vecuma grupās. Es varētu varbūt papildināt tiešām, ka mums varbūt nav tik ideāli, bet viņi samērā ideāli pasauli, jo valsts pašlaik jau apmaksā to grupu. Mums jāprot paņemt viņu un skaidrot sabiedrībai nozīmīgumu. Jā, kā vienmēr ir tādi stereotipi. Pret vēža vakcīnu, sašpricēšu pret vēža vakcīnu, saslimšu ar viņu. Tas ir stereotipi, ko klausās infektologi. Iepotieši pret gripu vakcīnu, saslimšu ar gripu. Ja, un mums jāsaprot, mums tikai jāsaprot ar zināšanām, ar mūsu tādu izglītību lielu, tādu vispārēju līmeni pienesumu no vakcinācijas, kā tāds, jo tas ir unikāli iespēja 20. gada un izgudrojums 21. gada pasargā mūsu dzīvības, kas var būt vēl svarīgāk. Un mums jāprot paņemt, jo valsts pa mums rūpējas pietiekoši daudz. Mēs, protams, kā jau profesori minēja, varam papildināt, pagarināt tos termiņus, un tas ir normāli, mēs cīnāmies par to, bet jāpaņem to, kas ir jau. Jāizdomājas par savu veselību un ieguldīt savai nākotnē, kas varbūt arī sākot dzīvi kopā, veidot ģimeni, mīlēt viens otru, tad mīlestība ir rūpes viens par otru. Ja? Un rūpēs vīrietis par sievieti un sievieti par vīrieti. Un tas ir tāds kompleks, kā nevienmēr ir nauda. Ja? Mēs tā saprotam, jā, tas ir dargi, tas ir atlikšu. Ja? Bet šeit ir apgūst jau viss ir zināms, jo zinātne ir tāda bagātība un pētnieki izdarīja neiespējams misijas. Mēs uzvarējam bakas, mēs uzvarējam maseles, mēs poliomielīti difterijas samazinājumu. Ja? Mums ir 2 pretvēža vakcīnas. Tas ir pret B hepatītu, ja, piemēram, mēs vakcinējamies, kas arī ilgtermiņā var izraisīt aknu vēzi. Un šeit ir dzemdes kakla vēzi, mums tikai jāpotējas. Ja? Kas var būt unikālāk par tādu iespēju nesaslimt profilakse? Es tiešām vairāk kārtīgi jau dzirdu no speciālistiem šo 2 dienu garumā, ka par to, ka tiešām ir uzsvars uz to, ka šī ir unikāla iespēja pasargāt sevi no vēža. Mēs patiešām dzīvojam unikālā laikā, kur mums ir šī unikālā iespēja. Un, kā jūs sakat, ir jāmāk to paņemt. Bet tāds pilnīgi praktisks dabas jautājums. Tagad būs mums skatītājs uzdod šādu jautājumu. Ja vakcīna ir saņemta 17 gadu vecumā, un otrā ir jāsaņem, kad jau ir sasniegt 18 gadi, vai par to tad ir jāmaksā? Te, laikam, jautājums būtu ģimenes ārstam. Es tagad domāju, ka, ja uzsākta vakcinācija, viņi jāpabeidz arī bez maksas. Tas ir mans viedoklis. Varbūt profesori man arī var papildināt. Profesor Žodžika, jūs varbūt zinat precīzāk? Jā, ja uzsāk, tad ir pabeidz valsts apmaksāta vakcīna. Man arī liekas, ka tam jābūt tā. Tā ir. Jūs jau minējāt, ka tās grupas, cilvēku grupas, kurām būtu patiešām vitāli nepieciešama šī vakcinācija, tātad šie HIV. Jā, imunkompromitēti saistībā ar citu vēžu varbūt spektru, kuram samazināt imunitāti vai lietot ķīmioterapiju, stāroterapiju, metotriksāti, kā jau minēja profesori, tiem, kas arī var samazināties jau esošas slimības dēļ. Jā, un tātad mērķis ir šobrīd, tas nākamais solītis ir iet uz to, ka bezmaksas vakcinācija būtu pieejama līdz 25 gadiem. Bet ko jūs kā speciālisti varētu teikt, varbūt nobriedušākām sievietēm, tādām kā es, piemēram, kāpēc būtu svarīgi vakcinēties arī vēlākā vecumā, pat ja tas nav valsts apmaksāti, bet tomēr izvēlēties sevi kā prioritāti un vakcinēties pret šo cilvēku papilomas vīrusu, profesor Žodžika? Cilvēku papilomas vīrusiem var inficēties jebkurā vecumā, un ļaundabīgas izmaiņas var skart jebkuru sievieti, un tas ir tas pamats. Kā jau es teicu,
šī vakcīna neārstē esošu cilvēku papilomas vīrusu, bet tā pasargā no inficēšanās ar atkārtoti vai ar citiem tipiem. Un tas ir šis pamatojums. Vēl piemirsu iepriekšējā reizē piebilst to grupu, kuru būtu mērķtiecīgi arī veikt vakcināciju. Tās ir sievietes, kam jau ir veikta ārstēšana saistībā ar dzemdes kakla pirmsvēža izmaiņām. Tāpēc, ka teorētiski ar 90% varbūtība pēc šīs operācijas sieviete tiek atbrīvot no cilvēku papilomas vīrusa un atsākot dzimumu dzīvi, lai šo infekciju atkal neiegūtu atpakaļ, tad ir mērķtiecīgi veikt šo vakcināciju. Kā jau iepriekšējie sarunas dalībnieki teica, vīriešus mēs neizmeklējam, tas dotajā brīdī arī nav mērķtiecīgi. Bet sieviete sevi var pasargāt no vakcinācijas. Ja šādas pirmsvēža izmaiņas ir vienreiz bijušas, ir pierādījumi, ka šādas sievietes ir pakļautas lielākam riskam, ka šī problēma var atkārtoties. Tātad šī būtu vēl viena grupa, kur būtu svarīgi vakcinēt arī pēc šiem 18 gadiem. Ir mērķtiecīgi, jā. Kā tas teiksim, skaitļos pēc dzemdes kakla šīm operācijām atkārtotas augsta riska izmaiņas var atkārtoties vēlreiz 7 līdz 10% sieviešu. Veicot vakcināciju, šo atkārtošanās risku var samazināt līdz 4%, un šie apgalvojumi ir datos balstīti. Paldies, paldies. Mums ir bijušas 2 ļoti piesātinātas sarunu dienas. Noteikti milzīgs paldies ir jāsaka dzemdes kakla vēža izglītības fondam, pateicoties kuram vispār šīs tiešsaistes diskusijas notiek. Liels paldies arī portālam TVNet un arī TV kanālam TV4, kuri nodrošina iespēju tiešsaitē šo visu redzēt un būt klātesošiem, kā arī dzemdes kakla fonda Facebook lapai ierakstot dzemdes kakla skrīnings, un arī Tirdzniecības centrs Picis sociālajos tīklos jūs varējāt sekot līdzi. Noteikti būs pieejams ieraksts. Gan pēc jau tiešraides tātad dzemdes kakla fonda Facebook lapā, un jaunadēļ šis ieraksts būs pieejams šis ir tik gari dzemdes vēža izglītības fonda YouTube kanālā. Un rezumējot šīs 2 piesātinātās dienas, man gribētos aicināt gan profesori Žodžiku, gan jūs, gan infektoloģi Ingu Āžiņu. Gribētos no jums kaut kādu novēlējumu sievietēm, tādus kā ceļvārdus atvadoties. Varbūt sāksim ar jums. Mīļās sievietes, rūpējamies par sevi, lai mūsu blakus cilvēki rūpējas par mums, aizdomājamies, interesējamies, jo mēs esam tādi unikāli būtnes, jo mēs rādām pēc nācijas. Un tāpēc es uzskatu, ka mums jāsaka pirmkārt paldies gan speciālistiem, ginekologiem, pētniekiem, kas mūs labā izpētīja un izveidoja vakcīnu. Un paldies mūsu valsts arī, kas arī apmaksā šobrīd jau esošas iespējas ir. Mums ir arī komerces moments, kad mēs arī varam pagarināt paši savu vecumu. Ja mēs izlemam 25 gadus, kas valsts vēl negarantē, mēs aiziet un ieguldīt savai veselībai to naudu, jo tas ir tiešām ieguldījums mūsu nākotnē. Un tāpēc esiet veseli un paldies par to, kā jūs klausieties. Un mēs būsim sadzirdēti, mēs ļoti ceram. Paldies. Profesora Žodžika. Jā, lai kādas augstākās tehnoloģijas mēs ieviestu savā dzīvē, lai kādas dārgus medikamentus efektīvus mēs uzsāktu rekomendēt, tas nestrādās, ja sievietes un iedzīvotāji neatsauksies rekomendācijām un aicinājumiem veikt profilaktiskos izmeklējumus. Kā jau es iepriekš teicu,
Primārā profilakse ir vissvarīgākā. Bez vakcinācijas ļoti būtiska nozīme primārā profilaksē, dzemdes kaklavēža profilaksē, tās ir zināšanas un tā ir informācija. Tāpēc paldies Dzemdes kaklavēža izglītības fondam par šo organizēto informatīvo pasākumu. Un es aicinu visus, kas zina par šo un tālāk izplatīt informāciju citiem draugiem, paziņām, kolēģiem, lai noklausītos šīs diskusijas un sarunas un vairāk izprastu, kas ir cilvēku papilomas vīrus, kādas sekas tas var radīt un kā mēs varam izvairīties no nelabvēlīgiem iznākumiem, ko izraisa cilvēku papilomas vīrus. Cienījamās dāmas, esam skaistas, esam gudras un veselas. Paldies, profesor! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Man bija patiesa gods 2 dienas, kā man tas izdevās būt moderatoram šajās sarunās. Un, gribas patiešām, lai šis sauklis vesela un laimīga būtu ikvienas sievietes dzīvē klātesošs. Paldies, ka jūs bijāt klātesoši, un es arī aicinu dalīties ar šiem ierakstiem, ar informāciju. Manuprāt, priekš man šis bija 2 ļoti vērtīgas dienas. Es uzzināju daudz informāciju, kuras vēl līdz šim nezināju, un man liekas, es šobrīd satiekot katru cilvēku, viņa pirmais, ko es jautāšu, vai tu zini, kas ir cilvēku papilomas vīrus? Un, vai esi vakcinēts? Vai esi vakcinēts? Kad pēdējo reizi taisīji skrīningu? Un, bet joks pie malas, jo tas patiešām ir nopietni, un mums ir iespēja rūpēties par savu veselību, un šī ir unikāla, es gribu vēlreiz teikt, unikāla iespēja pasargāt sevi no vēža.